Čau, man mīļie skatītāji, jūs Trop Studio kanālā, un mums ir šodien ļoti interesants video, jo mums ir nevis mašīna, bet mocīts. Un es nekad savā mūžā neesmu dītēlojis moci. Man ģimenē ir mocis, es viņas braucu, bet man labāk patīk mašīnas. Un būs ļoti interesanti. Tā kā pie man uzrakstīja cilvēks, klientiņš, piedāvāja sadītēlo šo burvīgo skaisto mocīti. Un es viņam atklāti pateicu, vecīt, es esmu ļoti interesēts šajā pasākumā, jo es to nekad neesmu darījis. Un paldies Dievam to, ka klients nesabijās no tā, ka es nekad to neesmu darījis, un nauda man uzticējās. Un tad tagad viņš ir šeit, un es jau skatos uz to mocītu, un jau redzu un apmēram saprotu, kas būs jādara. Paskatījos tur vairāk kaut kāds video, kā tur to mocis nenogalināt. Būs ļoti interesanti. Mums viņu sapulēsim, uzliksim kaut kādu aizsardzes pārklājumu, kārtīgi izmazgāsim, sagatavosim sezonai. Tā kā, ja kaut kāda moča čaļi skatās šito video un domā, kā izdarīt tā, lai viņam mocīts ir riktīgi smuks vasaras sezonā, tad šīs nebūs gluži pamācošs video, bet jūs to redzēsiet, kā es to daru. Un domāju, ka būs ļoti labi. Ļoti skaists mocis. Ja var pamanīt, man melna krāsa patīk. Viņš ir ar melno krāsu un man otro mīļāko krāsu balto. Ļoti smuks mocīts. Tiešām. Vajag viņam tur vēl sadarīt dažas lietas, lai viņš ir toška riktīgi labs, bet man ļoti patīk. Man ļoti patīk. Skatos uz to mocu un vienkārši domāju, ka man jau rokas kasās sākt visu darīt. Sāksim mazgāt viņu prātīgi. Es nemaz neizmantošu kerčeri, nemaz neizmantošu augstspiedienu mazgāšanu, jo paskatījos un tur saka, ka vajag attālumu, var ne tur trāpīt. Mocīts arī nav galīgi netīrs, tas nav kaut kāds enduro mocis, kas ir mauks pa dubļiem. Šitas mocīts ir tā, viņam tur tikai kādās šaurās vietās ir netīrumi, to visu vajadzēs samazgāt un kopumā, domāju, būs riktīgi čotka. Pierīgs runāt, sākam strādāt. Ja kāds satraucās par to, ka es te kaut ko sačkarēšu, es izmantoju maksimāli neitrālu šampūnu, pH neitrāls šampūns, tur nav nekāda skāba. Vienkāršā valodā runājot, tas ir gandrīz tā, ka es ar rokas ziepēm un ūdeni vienkārši mazgātu mašīnu, pat rokas ziepes būtu kaut kādā ziņā agresīvāks. Tā kā man šampūniņš vienkārši vajadzīgs, lai es pēc maksimāli mazāk saskrāpēju viņam mocis, kamēr es mazgāju. Tas, ka es jums saku godīgi, es viņu tagad samazgāju, es esmu bišķi apjutis. Ja tur dītēlingā es varu mašīnas dītēlingā es varu uz papīru uzrakstīt pēc punktiem visu, kā es darīju, tad šeit es esmu bišķīt apjutis, kas tagad jādara. Bet, zin kā darīsim? Sāksim ar pašu svarīgāko, kas, manuprāt, ir sapulēsim viņam melnās detaļas. Pēc tam jau sāksim kaut kādu tur hromu tīrīt un tādas lietas. Mums šeit ir skādi. Klients teica, ka viņam onkuls nomet mocis smiltīs. Viņš jau tāds matēts, nespīdīgs. Man liekas, viņas no stāvēšanas ir izdegušas.
kādas man ir sajūtas par visu šito darīšanu. Ļoti interesanti ir taisīt moci, jo pirmo reizi to daru, un var redzēt, ka ir tā kā ļoti liels izmaiņas, jo, kā jūs varbūt redzat to, kad mocis nav jauns, viņš ir diezgan dzīvu padzīvojis, viņš ir jau ilgu laiku stāvējis, tāpēc, kad mēs kaut kādu lietu nopulējam vai notīram, ir diezgan liels izmaiņas, tas ir ļoti forši un patīkami. Bet mocis man nepatīk bišķī taisīt, tāpēc, kad ļoti daudz maziņas vietiņas, kur ir jāielien, ļoti daudz visādi izliekumi, ļoti daudz visādas skrūvas, kurā pēc tam pasta paliek ir jātīra, un it kā liekas, tas mocis ir daudz mazāks nekā mašīna, un arī tās virsmas ir daudz mazāks, bet īstenībā tas ļoti daudz laika prasa, jo katrs izliekums uz virsmas ir papildus darbs pulētājam, jo tev attiecīgi ir jānoliek savādāk mašīnīt, jāpadomā, vai tu tur visur ielien. Liela milzīga plakna ir nopulēt daudz vieglāk nekā, teiksim, maziņa aplīti, jo tev ir riktīgi jādomā, kā tu tam aplītim apēji apkārt, ja tā ir plakna, tad tu vienkārši turp šurp braukā, un tas tā kā ir diezgan vienkārši. Ar moci ir diezgan sarežģīti, un es teiktu, ka ir vēl tā kā es it kā visu diezgan tā kā prātīgi ar to otiņu izmazgāju, cik mācēju, un cik zināju, kur var līst, nelīst. Bet vienalga, saku, mocis ir stāvējis, man tas īpašnieks teica, ka viņš kaut kāds 2 gadus stāvēja, un vienalga kaut kur nav izmazgāts, un lai tu tur visur ielīs, baigais čakars. Es nezinu, varbūt, ja man būtu nedaudz lielāka pieredze šajā lietā, tas viss iet ātrāk un varbūt kaut kā prātīgāk, jo man tagad nav tāda sistēma, kā es darbojos mašīnā, man ir konkrēta sistēma, 1, 2, 3, es jau uz labs varu sarakstīt. Bet ar moci ir tā, ka es uz buļduju tur tā kā kaut ko darbojos, tā bilde kopējā daudz labāk jau izstās, tagad jau tādas finiša lietiņas jātais, bet jā, baigi daudz laika prasa, nav vienkārši. Un arī mums tā cena, ar ko es vienojos par klientu, viņi, teiksim, tā nav liela. Es paņēmu speciāli maz, jo es nevarēju garantēt kvalitāti, es nezināju, kāds būs rezultāts, un es nemaz to moci neredzēju. Pirms tam man tika atsūtīt bildi ar modeli, tas jau neko neizsaka. Vienkārši tas bija tāds, kad es paņēmu un gribēju pamēģināt. Un, teiksim, man tas darbs ir tāds, kad es viņu jāuztaisu 2 dienu laikā, un tā kā baigi iedziļināties arī nevar. Protams, es tagad saprotu darbam ejot to, ka var uztaisīt visu daudz labāk, bet tā situācija tāda, kad tās detaļas jāņem nost, viņas viss tad jāskrūvē nost, lai to visur ielīst. Pateicoties tam, kad es tā kā ikdienā nodarbojos ar to detailingu, man ir miljonus dažādu mašīnīti instrumenti, ar kuriem gandrīz visur var tikt klāt, bet lai uztaisītu pilnībā kvalitatīvu, tad ir jāņem, protams, tās detaļas nost. Man vienkārši, es skatos uz moci, viņš izstāsta daudz labāk, vienkārši es arī zinu to, ka šo darbu var uztaisīt vēl kvalitatīvāk un vēl labāk. Bet tas ir tāds līmenis, līdz kuram ir jāaug, un varbūt nākamreiz tam visam ir bišķi savādāk jāpieiet, jāierēķina tam vairāk laika. Tā kā jāsaprot, ka tas ir īstenībā lielāks darba apjoms nekā es rēķinājos, un varbūt ir jau jāsarunā, kad kaut kas tiek atskrūvēts. Bet, jā, es uz tām atskrūvēšanām skatos savādāk. Man liekas to, kad, pieņemsim, kad no rūpnīcas iznāk mašīna, arī kad mēs pa salonu tīrot beņķis, tur daudz cilvēku ņem ārā. Var iztīrīt zem beņķiem diezgan kvalitatīvi, viņas neņemot ārā, ja vienīgi tur nav kaut kas sapūs vai pievērms, jūs paši saprotat. Katrai skrūvei viņai ir īstenībā konkrēts spēks, ar kuru viņa ir pievilkta no rūpnīcas, un īstenībā nav baigi labi tās visas skrūves skrūvēt ārā, ja var viņas neskrūvēt, tad arī var neizskrūvēt. Es nezinu, saprāt, ko es domāju, bet nevienmēr ir labi visu atskrūvēt un pēc tam salikt apakaļ. Vēl nedod Dievs, ka tu vari normāli salikt visu apakaļ, kā bija. Un tad tu zini, ir tā cilvēki, kas saliek visu, un pēc tam 3 skrūves paliek, un viņi tādi, tas bija liekas. Šodien ir jāpabeidz. Es tikko vienkārši visu laiku uzlieku austiņas, darbojos, un es saprotu, ka es vispār neko īsti neesmu pastāstījis. Ne par moci, ne par savām sajūtām. Viņš paliek daudz smukāks, daudz svaigāks, bet ir tādi momenti, kurus tu nevari izņemt, piemēram. Ir kaut kāda dziļāka švīka šajā moču daļā, kur viņš bija apkritis. Vai tur, piemēram, uz šitiem izpūtējiem, jau tas metāls ir tāds virspusējs, tā kā sarūsējs, vai tur kaut kāda oksidācija. Ir tādas lietas, ar kurām tā kā galā nevar tikt. Vai var, bet vienkārši ne 2 dienu laikā. Protams, ka visu var sataisīt kā vajag, bet tas ir cits darba apjoms, cits cena, cits laiks. Jūs paši saprotat. Man tas jāpasaka, jo ne visi cilvēki saprot. Ir cilvēki, kas vispār neko nesaprot, reāli. Tā kā jā. Tagad apstrādāsim viņam riepu un mēģināsim notīrīt šito, lai viņi drusciņi baltāk.
Riepu baigi tālu neapstrādāsim, jo močiem ir bišķi savādāk nekā mašīnām. Ja mēs viņam apstrādāsim pa tālu riepu, liela iespēja, ka viņš kaut kādā līkumā kaut kur izšļūs. Tagad mēs taisīsim jau finišu soli, jo drīz jau jādod ir mots šodien pēc pāris stundām, minūtēm. Un es jau sāku jukt prātā, es nezinu, man jau tur liekas, ka skrūvs kaut kāds varēja notīrīt labāk nekā ir sarūsējušās. Un es reāli jau saprotu to, ka ja es tagad jau nemetīšu kaut kādu mieru lēnām to, kad es te atkal līdz naktī sēdēšu un tas vairs nav nopietni. Tāpēc tagad uztaisīsim jau smalko pulēšanu un uzliksim vasku, un tas iedos vēl spīdumu visam, jo ar vasku mēs apstrādāsim visu, viņš būs tāds riktīgi. Varēs redzēt, ka sasmērēts, un domāju, ka jau būs čotka. Nu, spīd riktīgi, izstās riktīgi klīn un čotka. Ir momenti, kur var vēl kaut ko padarīt, bet bļājiens. Tas nav jauns motus tomēr. Un 2 dienās pasauli neapgriezīs. Tā, draugi, un tagad pēc 2 dienu rūpīgu darbu un vairākiem mēģinājumiem ielīst katrā šķirbiņā šajām mocīm, es jums varu beidzot parādīt gala rezultātu. Tā, man mīļie skatītāji, es tikko atdevu motociklu savam klientam. Klients bija ļoti priecīgs. Es līdz pēdējiem brīdiem satraucos par visu to darbu. Tā kā viss bija labi, tur čotki, tā kā beigās es pats skatījos un brīnījos, tā kā, ko es esmu panācis. Bet tas satraukums bija no tā, ka tas bija kaut kas jauns, tas bija kaut kas ļoti neparasts, es ar to nebiju saskāries. Un tā ļoti liels paldies tam manam klientam par to, ka viņš man uzticējās.
un ka viņi nenobaidīja tā frāze, ka es to neesmu darījis, jo gan jau, ka lielākai daļai cilvēku tas ļoti satraukt. Un pats interesantākais to, ka tas klients teica, ka viņam tas ir sapņu mocis. Visu dzīvi dzīvoja un bija iedomājis sev uz to motociklu. Viņš teica, ka viņš tur ar tam motociklam bija kaut kādas problēmas pirms tam. Tad viņš viņu sataisīja un kad ļoti priecīgs bija viņu nopirkt. Un tagad viņš vispār nekad mūžā nebija braucis uz kaut kādu veidu detailingu, ne mašīnas, ne motociklu. Viņam nav pieredze ar to. Un tagad viņš pie manis atbrauc. Paldies Dievam, kad es biju pirmais detailers, ar ko viņš saskārās. Tagad viņš pie manis atbrauc, un es viņam tur visu parādīju, pastāstīju, un es viņam neko nemaz vairs nestāstīju, bet viņš kaut kāds 10 minūtes staigāja apkārt tam motociklam un ļoti smaidīja. Un visu laiku teica, ka afigēni, man bija tāds prieks to redzēt un dzirdēt, jo tik liels darbs ieguldīts, es biju nedaudz satraucies un satraukumam nebija pamata, jo klients tiešām bija ļoti priecīgs un man pašam prieks par to. Ja zem manām miljonus gaismām kaut ko varēja redzēt, tad, kad viņš izbrauc ārā, tas motos izstījās vienkārši perfekti un ļoti forši viss sanāca. Un man liels prieks par to, ka es nenobijos un uzņēmos un par to, ka klients uzticējās un beigās viss ļoti forši sanāca. Mocīts smuks, klients laimīgs, es laimīgs, jums ir foršs video, beidzot kaut kas jauns savādāk, Robs visu laiku savas mašīnas pulē. Bet jā, ja kāds, kam patīk motocikli un vēl nav bijuši šajā kanālā un nostājās šito video līdz galam, man sauc Roberts un es pārsvarā nodarbojos ar autodetailingu, bet tagad arī mēs mocīšu izrādās taisam. Labi, draugi, man bija liels prieks par jums uztaisīt šito video, es ceru, ka jums patīk, spiežiet like, rakstiet kādus komentārus, jebkādus kaut vai čau Rob, foršu video, paldies un šitā. Tā kā mēs viņus lasam, par pozitīvajiem ļoti priecājamies. Par negatīviem es jūs atradīšu. Draugi, abonējiet kanālu, tiekamies nākamā video. Jums bija Rob Studio. Čau!